Ziniet, zvaigznes laikam ir salikušās tā, ka ilgi valdījušas partijas gan Latvijā, gan Ungārijā tomēr šogad iet nos no skatuves. Pie tam, neraugoties pat uz to, ka Orbāns Ungārijā valdīja daudz gudrāk un daudz efektīvāk aizsargāja savas valsts intereses, kā mēs to redzam Latvijā. Un tomēr ilgi valdot katrai partijai uzkrājas kaut kāds, teiksim, balasts, kurš, es pieņemu, bija arī Ungārijas gadījumā un ietekmēja šo vēlēšanu rezultātu. Bet, ja mēs paskatāmies uz šīm svinībām, kad visi bija ļoti, Soros fonds un dažādi citi līdzīgi, un Eiropas komisija tik ļoti priecājās, ka Ungārijā ir notikušas pārmaiņas, un tad mēs redzam jauno potenciālo premjerministru un redzam, ka šīs pārmaiņas varbūt Latvijas gadījumā pat nebūtu valdošajiem pamatus svinēt, jo jaunais premjerministra kandidāts tad Ungārijā ir paziņojis, ka viņš vēl aizvien pirks Krievijas naftu un gāzi, ka viņš nemaksās naudu Ukrainai, tikai neiebildīs, ja kāds cits vēlas maksāt, piemēram, Latviju, pret ko savukārt mēs iebilstam. Un vesela virkni līdzīgi paziņojumi. Piemēram, viņš paziņoja, ka viņš runās ar Putinu, tikai pirmais neizvanīs, ka turpinās atomelektrostacijas celtniecību kopā ar Krieviju. Tas viss ir daudz tuvāk Orbanam, nekā varētu pirmajā brīdī domāt. Līdz ar to mēs redzam, ka pat tāds, teiksim, faktiski Sorosa fonda virzīts cilvēks, tomēr tajā objektīvajā ekonomiskajā realitātē, ja viņš vēlas ņemt vērā savas valsts intereses, ja viņš negrib atteikties no Krievijas gāzes, lai pirktu 5 reizes dārgāk, tad viņš faktiski atkārto to pašu Orbānu politiku, varbūt maigāk, varbūt netik, teiksim, spilgti, kā to darīja Orbāns, kurš iegāja Eiroparlamentā un teica, es cīnījos ar komunistiem par Ungārijas neatkarību, un es cīnīšos, ja vajadzēs arī ar jums. Ok, tā viņš neteiks. Viņš teiks vienkārši, mums ir ekonomiskās intereses, mums ir tātad, un viņas tiešām ir. Un jāņem vērā, ka ekonomiskās intereses, protams, ir gan Ungārijai, gan Latvijai, tikai Latvija pagaidām savas ekonomiskās intereses neaizstāv. Un tas, savukārt, mainīt šo, ir mūsu visu atbildība rudenī Saeimas vēlēšanās, jo suverēnā vara aizstāv un aizstāvēs Latvijas ekonomiskās intereses tieši tādā mērā, kādā jūs mums dosiet varu.